Nu tad labdien, Jūlija izaicinājumā. Šodien mēs tā ātri iziesim cauri visām Jūlija izaicinājuma sēnēm un sāksim ar skropstēno zemes zvaigzni. Lūdzu, Diana. Jā, skropstainā zemes zvaigzne ir visbiežāk izplatītā, visbiežāk sastopamā zemes zvaigžņu suga Latvijā. Mums ir kādas 11 zemes zvaigžņu sugas. Un tas, uz ko jāskatās, svarīgākās pazīmes, tas, kā tam endoperīdiem, ja tam bumbulītim, kas ir vidiņā, nav kātiņa, viņš ir sēdošs, vienkārši sēž tā kā bļodiņā iesēdināts iekšā tajā ārējā apvalkā. Un tādam nelielam atgādinājumam, zemes zvaigznes pieder pie pūpēžu grupas, un augķermeni veido tādi divi slāņi, eksoperīdijas un endoperīdijas. Endo ir iekšā, ja jums ir bijis kāda darīšana ar endoskopiju, kas zinat, ka tas ir iekšā kaut kas, tad endoperīdijas. Un eksoperīdijas, tas ārējais slānis, tas ir salīdzināms ar tādu, nu, tā kā apelsīna mizu, varētu teikt. Mēs kādreiz apelsīnu mizojot, iegriežam tādas tā kā daiviņas un tad atlokam to mizu nost. Un līdzīgā veidā atloks arī zemes zvaigznē tas ārējais slānis, līdz ar to veidojas tā zvaigznīte. Un bieži vien zemes zvaigznēm tie stariņi tik tālu atliecas uz leju, ka paceļ to iekšējo daļu tā kā augšā pa vairākiem centimetriem. Šai zemes zvaigznē vēl svarīgi ir tas, ka ap to sporu atveri ir tādas šķiedriņas, smalkas šķiedriņas, un nav nekāda izteikta diska, kā jūs redzat, tas apvalciņš tā pakāpeniski pāriet tajā atverītē. Esot plaši izplatīta šī suga Eirāzijā un Amerikās, tomēr, manuprāt, man gribētos teikt, ka tas ir kamēr kāds nav paņēmis priekšā kārtīgi un pētījis DNS, jo jau ir tā, ka 2008. gadā salīdzinājumā vienkārši bija 50 gastrumu sugas, zemes zvaigžņu sugas zināts, 2014. jau 120. Es uz ātrumu neatradu, cik šobrīd skaitās zemes zvaigžņu sugas, tomēr ar pētījumiem ejot uz priekšu, manuprāt, arī šī grupa tiks vēl pētīta un vēl tur daudz kas atklāts, jo ar to noteikšanu nav vienmēr tik viennozīmīgi. Nākamo kadru lūdzu, Daci. Nu, šie ir tā diezgan tipiski kadri, kurus es mēģināju. Tas viss ir ņemts no iNaturalista. Tās nav mūsu bildes, bet nu, man gribējās tās tipiskākās bildes atrast, jo bieži vien arī iNaturalistā zem tās sugas nosaukuma var atrast visādas šaubīgas lietas, es pat teiktu. Nu, kreisajā attēlā šeit ir redzams tāds tikko atvēries pūpēdis, pie pūpēžiem tomēr pieder, tikko atvērsies tā zemes zvaigzne. Blakus ir jau tāds, kas ir atlocījies, un labajā attēlā var drusciņi redzēt tās šķiedriņas. Viņas nav tādas ļoti uzkrītošas. Tā, man atnāca kompānija, tas ir man. Paldies. Nē, jā, skaidrs. Piedodiet, man jātaisa saldējums. Tā, labi, nākamo kadru. Skropstainā zemes zvaigzne aug dažādos jauktos mežos, ir augsnes nobirs apatrofs, un par līdzīgām sugām tiek minētas rūsganā zemes zvaigzne. Piedodiet, taču augstoņi. Tātad rūsganai zemes zvaigznei arī līdzīgi nav tā vista, un toties ir tie sārtie toņi īpaši, ja viņa ir svaiga, un īpaši tajā ārējā slānī, kas ir atlocījies. Otra līdzīgā suga ir Geastrums sakāpiņa, kuru mēs iespējams atradām Morits salā mūsu ekskursijas laikā, un šai viss ir diezgan līdzīgs skropstainai zemes zvaigznei, bet ap atveri tomēr ir izteikts disks, kā var redzēt labajā attēlā. Un, ja jūs skatāties uz zemes zvaigzni, tad ļoti svarīgi, vai jūs skatāties uz svaigu alķermeni vai tādu, kas ir jau no pērnā gada, jo
pērnā gada augķermeņi saglabājas ļoti labi, taču tas ārējais slānis, tie stariņi, kas ir atlocījušies, parasti ir krietni tievāki, nu, plānāks tas slānis un vairs neizskatās tik sulīts. Lūk, tas laikam par zemes zvaigzni. Tad nākamo kadru. Izplatība Latvijā, kā redzat, ir diezgan plaši pārklāta, vienmērīgi pārklāta teritorija, atšķirībā no naturalista, kuru mums vēl, protams, ir visas ziņas vēl jādod, jāreģistrē. Laikam, kas nākamais mums ir? Paldies! Tālāk mums būs viena no retāk sastopamajām gailenēm radniecīgajām sugām. Tā ir viļņotā pataurene. Aug jauktu koku mežos, manuprāt, mīl ēnainas vietas. Cepurīte ir tāda piltuveida un, kā jau nosaukumā pateikts, tāda viļņota, arī krokota. Un viņai ir tādi, negludi izcilnīši virsū, tādi ļoti smalki. Īsti matēti, varbūt negribās teikt, bet varbūt tas jābūt pareizākais vārds matēt tādu. Bet apakšpuse savukārt ir ļoti gluda un ar tādām seklām, tā kā dzīslām. Krāsas, kā es arī parādīšu vēlāk bildēs, ļoti varijē no tādas brūnas līdz pelēgu rūnai, pelēkai. Lūk, un domāju, ka to krāsu ietekmē vairāki faktori, un tāpēc tā varijē. Un vēl gribēju pateikt, tā ir ēdama sēne, un parādās jau no jūlija līdz oktobrim. Lūk, arī ir attēls, kur var redzēt to krāsu variāciju. Ir tādas no sēnes LV attēls ar ļoti spilgti tādām, manuprāt, varētu šajā gadījumā teikt spilgti brūnām, tādām košām, līdz labajā stūrī var redzēt, tādas jau pastāvējušas, jau palika vecākas, pilnīgi tādas pelēkas, blāvākas, tās krāsas. Tad pati tā apakša šeit var redzēt, kā tas krokojums ir tāds, dzīvē, man liekas, arī tā kā bezmaz gumija veida tāds apakša. Tā kā, manuprāt, ļoti labi var atšķirt no citām, bet tomēr ir līdzīgas, bet pāriesim uz nākošo slaidu, ir līdzīgas arī pelēkās gailenes, kuru attēlu es neatradu, sēnes LV mums nav, un naturāls tā Latvijā arī nav neviens ziņojis, ir tikai ārzemju ziņojumi. Domāju, ka mēs varam, meklējot viļņainās pataurenes, pievērst uzmanību niansēm, paskatīties, varbūt mums kaut kur arī sanāk fiksēt pelēkās gailenes. Vēl es varētu teikt, ka līdzīga ir arī rudens taurene, īpaši tad, kad tā ir skatā no augšas un kļūsi vecāka, blāvāka, ja, bet tomēr, kad mēs paskatāmies rudens taureni jau tā kā profilā no sāna, tad var redzēt, ka ļoti atšķirās tas, kā labajā pusē ir tā tauras tā forma, ja tā, ka iepriekš gailenē tas kātiņš tomēr diezgan atšķirīgs ir. Kā ceru, ka veiksies atrast jums. Naturāls tā līdz šim ir ziņoti 10 atradnes un dabas datos 44. Otra gaileņu veidīga tā sēne, kas mums ir jāmeklē jūlijā, ir zelta tāta gailene. Tā ir ļoti bieži izplatīta, auga mitros, lapu un arī skujkoku mežos. Es esmu atradusi pārsvarā kādu upju vai purvu tuvumā. Un tās krāsa ir ļoti tāda spilgta, izteikti dzeltena, oranža, brūna. Cepurīte ir tad tumšāka, piltuvu veida un arī nedaudz tāda samtaini zvīņaina. Bet apakšpusē ir gluda un līdzīgi kā viļņainai taurenei, arī tiem himenoforiem ir sekli tādi krokaini. Arī ir sastopama no jūlija
līdz pat decembrim tā ir ilgāk. Nu, iespējams, ka viņa vēl decembrī tiek jaukta ar sakstaino gaileni, bet par to mēs parunāsim cita mēneša izaicinājumā, kad mums būs sekstainā gailene. Tā, vienu sekundi. Lūk, nu, manuprāt, zeltkāta gailenei izskats ļoti atšķirās, kad viņa ir māziņa, tāda spuraina, un tad viņa aug lielāk, un mēdz būt tā, ka, ja ir ļoti labi apstākļi, tad viņas izaug ļoti, ļoti lielas, un nebūs piemērota apstākļi, tad viņas tādas mazākas arī saglabāsies. Šeit mums atlasīti tādi raksturīgākie attēli, un noteikti gribās pieminēt to, ka nu, viņu tiešām ir ļoti, ļoti daudz, un ja atrod, nu, man pagājušajā gadā izdevās atrast vienu atradni, kur vienkārši 400 metrus no vietas, tā kā pļavā aug, ļoti plaši. Sēne ir ēdama, ja, un, nu, manuprāt, ļoti, ļoti garšīga. Daudz kur arī ārzemēs restorānos viņi pat vairāk izvēlās dēļ tā, ka viņi varētu būt pat aromātiskāki nekā parastā gailene. Jā, ir iecienīta arī kaltēšanā dažādās receptēs. Līdzīgas sugas tam, turēt vienu sekundi. Līdzīgas izskati ir sekstainā gailene, kas ir šeit pa vidu. Lielajā bildē ir otrā no kreisās ir zeltkāta gailene, un apakšā ir pretējā virzienā, tā kā pa labi ir zeltkāta. Nu, tā atšķirība, manuprāt, ir diezgan liela tieši tajos toņos, tieši tajā, ka tās rieviņas sekstainē ir izteiktākas, bet kad jau dabā ir pierasts un redzēts, pēc tam jau vairs nav problēma atpazīt. Tur pašā sākumā, jā, kad vēl nav atrasts dabā, tad ir tā izaicinošāk jāpiedomā, jāpaskatās, kas tad īsti tas ir. Lūk, varbūt, kad zeltkāta gailene ir pavisam maza, tad varbūt viņu nedaudz atgādina leotiju, bet nu, viņas ļoti, ļoti atšķirīgas ir. Tā leotija ir tāda ļoti želēvedīgi gumijotāka. Tā kā, domāju, ka īstenībā sajaukt nemaz tā nevar. Jā. Tad ziņojumi Latvijā ir diezgan maz īnaturāls, tā 26, varbūt cenšās pasargāt savas zeltkātu atradnes, gailiņu atradnes, un dabas datos ir diezgan daudz noziņots. Nākamā sēne ir parastā adatreceklene, ļoti skaista sēne. Man patīk ļoti, kā viņa ir pēc taustas, tāda riktīgi taktila, maiga sēne. Aug uz skujkoku celmiem un kritalām, bieži sastopama. Cepurītes virsma ir samtaina, bet apakšpuse ir ar tādām sīkām adatiņām. Kamēr sēne ir maza, tad viņa ir tāda balta, caurspīdīga, un vēlāk tā cepurītes virsma paliek pelēka līdz pelēcīga brūna. Un ir želēveidīga un ar īsu kātiņu. Un kā mums šodien, pirms mēs sākām ierakstu, Līga pateica, ka šo sēni arī var izmantot pārtikā, bet es laikam sīkāk par to nepastāstīšu, man nav pieredzes. Tad atrodama ir jau no jūnija līdz decembrim, ir ziņots. Kreisajā pusē ir attēls, kā viņa aug tad uz diezgan kompakti, bet mēdz būt arī, ka viņa mazāk cepurītes aug, pa vienai, pa divām, bet ļoti bieži vien ir tad baros. Pa vidu lielajā bildē var redzēt tās adatiņas, un nevelti arī angliski šo sēni sauc par kaķa mēli, viņa tā atgādina kaķa mēli. Tad labajā pusē man ir attēls no īnaturālis, kad viņa ir maziņa, tāda balta, caurspīdīga.
pašai vēl nav izdevies atrast tik maziņu, bet nedaudz lielāku, arī būtu ļoti interesanti. Un tad pašā apakšā, labajā pusē ir bilde no iNaturalista, cik ļoti viņi, kad paliek noveco, jā, tad viņi tā visa vieta tāda izplūst želejā. Tā, nu, lūk, un atradnes iNaturalistā ir 23, un dabas datos ir 113. Tā. Tagad došu vārdu, kas mums stāstīs. Inita vai Diana? Laikam jau es. Tā. Nu, par zemestaukiem. Nu, te mums tā mazliet netradicionāli, ja mēs jau vairāk tā kā par augošām sēnēm un par to ēšanu mazāk, bet nu šeit zemestauki izņēmums un šeit jau ir jau savākti groziņā, ja. Nu, sākumā viņa tiešām tā kā tāda ola, nu, patiesībā vistas olas lielumā un tā forma arī tāda vistas olu atgādina. Nu, jāmeklē ir tādos auglīgās augsnēs, jauktos mežos, egles, lapu koki, jā, dažādās graviņās. Nu, tādās skaistās dāmu priedēs diez vai atradīsiet, ja, nu, nebūs tur. Nu, un par to izaugšanu, jā, nu, tas, ka ļoti strauji aug, jā, nu, tas tā it kā zināms no literatūras, bet mums kādreiz, nu, sen atpakaļ Dabas muzejā tiešām pārbaudījām, jā, mums viens kolēģis uzņēma laiku, jā, nu, 2 stundas varbūt gluži nebija tur, bet, nu, ļoti, ļoti ātri, tiešām pāris stundu laikā izaug un jau ir tāds, nu, kātiņš ar cepurīti un cepurīti klāt ar gļotām. Par to smaku. Starp citu, ne jau tās gļotas smird pati tā cepurīte pamats, jā, ja tās gļotas nav tas galvenais, tas smakas savos, jo tad, kad arī tās gļotas ir pilnīgi no cepurītes virsmas noēstas, jā, tās augļķermeņa atliekas varētu teikt, ka, nu, vēl aizvien smako, jā, un tad tā smaka pievilina nu, kukaiņus, nu, parasti jau mušas, un tad, protams, viņas tur ar savām kājiņām nostaigā pa virsu, nu, un tādā veidā pārnēsā sporas. Nu, un tālāk tur varbūt būs arī, nu, jāredz to izaugušo arī nākamajā. Tā, nu, te ir, jā, nu, tur tā daudziem tur patīk, tur tādas man arī patīk taisīt tādu kombināciju, fotografējot no 3 augļķermeņiem, jā. 2 neatvērušies un viens atvēries pa vidu. Nu, un tad tur apakšējā tajā attēlā, nu, tur ir tās arī ir atrastas, nu, visas stadijas ola, ja, tad tāda uzplīsusi ola, tad tur pamazām šķiļās laukā, jā, un tad ir jau pilnībā izaudzis un jau tāds jau gandrīz, ka tās gļotas ir noēstas. Nu, šeit arī tajos lielajos attēlos, nu, dziet, te jau viņš pilnīgi bez tām gļotām, un smird joprojām, tā kā gļotas nav tās galvenās smirdētājs tur. Un tad vēl no man tāds attēls, kur ir tiešām tās mušas, nu, tik daudz viņas, jā, viņas tur ļoti daudz. Bet atrast jau arī var pēc smakas. Parasti jau mēs tā meklējam, jūtam kaut kur mežā smirdi, kā kāds tur nobeidzies dzīvnieciņš būtu, un tad meklē, un parasti jau atrod blakus arī ir, kur ir tie mazie. Nu, šeit arī apmēram varam redzēt to biotopu, jā, tur. Ja? Nu, varētu teikt, pilnīgi vienādas olas. Un tad mēs tās olas pārgriežam. Un kas nu kurai iekšā? Nu, redziet, tajā tur tas krāsainākais attēls, jā, nu, ļoti skaisti zemestauki. Un kas tad ir otrs? Tā ir jauniņa zaļā mušmire. Tā kā liks, nu kas tur līdzīgs, kas kopīgs zaļai mušmirē zemestaukiem? Un mums, nu, jau pasen atpakaļ arī bija tāds gadījums, ka cilvēkam bija sēņu pazinējis, viņam atnesis, nu, ārsnieciskos zemestaukus. Bet, nu, cilvēkam kaut kā licies aizdomīgi, ka kaut kas nav tā, nu, tāda sajūta vienkārši, ka kaut kas nav tā.
Un mēs jau pēc taustes var just, ja, jo zemestāvkiem, nu, viņiem var just, ka viņiem apakšā zem tās virsmaziņas, ka viņiem ir tas gļotainais slānītis, ja, nu, var sajust. Tā mušmira sola, ja, tā ir pilnīgi viendabīgi cieta, ja, un mēs arī toreiz muzejā pārgriezām, ja, un zaļā mušmira. Pa zaļā mušmira arī būs vēlāk, ja, stāsts. Nu, un tad tas vēl līdzīgā suga, šeit man arī tepat mums Rīgā Tēriņa ielā fotogrāfā Hadriana zemestalki, jeb Jūrmalas zemesolas arī jāsaucam. Nu, kāpās, es pat neteiktu, ka viņi mums aizsargājamo sugu sarakstā un sakanā grāmatā viņi paliek, ja, bet nu, neteiktu, ka tas kāpās ir kāds retums. Patiesībā gar to visu līci un arī gar dižjūras piekrasti, nu, ir viņi, nav tās liels retums. Un pilsētā nereti, piemēram, pie manas meitas skolas pie Vācu ģimnāzijas vienu gadu bija vienkārši no vienas vietas tās olas, ja, bet tur kāda čaklais sētnieks to visu bija novācis, es pat nepagūnu nofotografēt. Nu tā, ar tiem zemestāvkiem, nu kā tad mums ar to tiem atradnēm, nu, nav daudz, nu, mēs nevaram īsti to naturālistu salīdzināt, ja mēs tur nesen tik ir sākuši likt, jā, un tur viss tas, kur, man liekas, tie mani slīteres atradumi, tur tad izskatās, ka tur tas vislielākais pucis, kur viņi ir, jā. Nu, dabas datos ir 179, nu, tas jau ir tomēr diezgan daudz, bet, nu, protams, viņi varētu būt arī visur, vienkārši tur tajos brīvākajos laukumos, nu, tur vienkārši nav pētnieka, kas liek, ja, un tas nenozīmē, ka tur sēnes nav. Tā, kas tad tālāk, kuram ir nākamā? Nu jā, es uzreiz varu pateikt, ka patiesībā par, nezinu, kāds cits varbūt grib runāt par to skropsteni. Es jasku sēnes vispār nepazīstu, godīgi sakot, ja. Nevar tāpat kā zoologs tur nepazīst visus dzīvniekus, tā mikologs nevar interesēties par visām sēnēm vienlaicīgi. Nu jā, šādas te mazās oranžās ar skropstiņām gar malu, tātad mēs uzskatām, ka tā ir vairoga skropstene, patiesībā tur ir apakšā slēpjās daudzas sugas. Ja, un es domāju, ka šeit arī, nu, nezinu, vai pateiks tiešām, ka vairogu skropsteni droši vien jau kā jāieskaita vienkārši visas skropstenes, jo, piemēram, inaturālistā, nu, tur viņi vispār nemaz, viņi visu labo uz skropsteni, ja, neviens neuzdrošinās apstiprināt, ja, ka tā tiešām ir vairogu skropsteni. Jā, šeit uzreiz gribu piebilst, ka mēs arī izaicinājumā, lai arī mums ir tā vairoga skropstene, mēs ieliksim, ka tas ir skropstene, un iespējams, ka tas ir vēl kaut kas cits līdzīgs. Bet, nu, jā. Mērķis tā kā pievērst uzmanību šīm mazajām skaistajām sēnītēm. Jā, nu tādās ļoti mitrās vietās, tur kaut kādas koksnes atliekas, bieži vien galīgi dūņās, dubļos, ja kaut kur bariņos, reizēm gadās ar tikai dažas, nu tad, kad viena, nu, laikam viņi vienkārši nepamanīt, var jau būt arī pa vienai kaut kur. Nu, sezonalitāte tā kā divos viļņos, bet tas ir drīzāk tad, kad kāds viņu vispār ir saņēmies un nofotogrāfējis. Tas jau nenozīmē, ka viņi tur nav arī pārējā laikā vasarā. Tā, un tālāk. Nu jā, nu te es piemeklēju drusciņu no tīmekļa, nu tās mikroskopiskās, man pašai nav tādas mikroskopēšanas bildes normālas. Nu, cik es dažas reizes esmu viņam tā kā centusies kaut ko vairāk izdarīt, mikroskopēt, nu man tā kā sanāca tomēr, ka vairogu skropsteni, bet arī vēl nav pilnīgi pārliecība. Un otra ir tā melastīze, kurai arī ir mazliet skropstiņas gar malu, ne tik garas, un kurai nav tāda tā uzlocītā maliņa. Viņa drīzāk visa tāda, nu, mazliet varbūt tā kā pat izliekta, ja, bet viņai tā šķīvīša maliņa ar skropstiņai viņai nav tik izteikta. Tā, es pie sevis nevienu kārtīgi melastīzi neatradu, te ir no Sēnes LV fotogrāfija, ja. Es arī nemāku teikt, ka es atšķiru, ja. Man patiesībā arī lai jau tās melastīzes, nu, es vienmēr šaubos, nu, arī tā kā būtu tad jāpaskatās, jāmikroskopē, jo, nu, tur pēc mikroskopiskām pazīmēm vismaz melastīze no tās skropstēnas var atšķirt labi. Nu, tālāk. Jā, nu, te ir visas ir vienkārši skropstenes, ja, un tur arī patiesībā
tajos inaturālistā, ja? Nu, tur droši vien atlasīja arī tikai, kur tiešām ir rakstīts vairoga skropstene, ja? Nevis vispār skropstenis, jo tad neviens ārzemnieks vēl nav palīdzis, paguvis noprotestēt, ka tā nav vairoga, ka jāraksta ir vienkārši skropsteni. Es domāju, ka skropstenes kā tādas tur arī tajā inaturālistā ir vairāk. Nu, kas te mums tālāk? Nu, tas ir Diānai. Nu, tagad mēs esam nonākuši līdz parastai zeltporei. Es vēl gribēju par skropstēno zemes zvaigzni piebilst, ka es mēģināju sameklēt par to ēdamību. It kā liekas, ka tur nekas ēdams nav, bet es atradu, ka dažos Indijas apgabalos esot ēdama un uzskatīta par delikatesi. Iespējams, ka tad viņi ēd tajā sākuma stadijā, kamēr vēl tas bumbulīs nav atvērties, bet tādu informāciju es atradu arī par pretiekaisumu iedarbību, bet tas jau ir ļoti daudzām sēnēm raksturīgi, un tas saistās ar to bioloģiju, jo vide patīk līdzīgi gan sēnēm, gan baktērijām, un tad sēnēm kaut kādām baktērijām jāmēģina cīnīties, un tad ļoti daudzām ir šīs pretiekaisuma pretbaktēriju iedarbība, un tikai nedaudzām ir pētīts vairāk šis te. Un par parasto zeltpori, aprakstīt šo piepi ir diezgan pagrūti, jo man liekas, viņai nekā īsti nav. Viņa ir samērā maza, samērā neizteiksmīga, tāda kanēļkrāsas sēnīte. Vietām, kur ir bijuši iespiedumi vai kaut kas, tur viņai mēdz parādīties violēta krāsa. Ļoti raksturīgi ir tas, ka tas poru slānis apakšpusītē, ka tā piepi nav tāda līdzena, bet ļoti bieži ir tādi vairāk slānīši, kas aiziet gar substrātu uz leju, kā šeit arī var redzēt. Un diezgan bieži ir arī kopā pa vairākiem augķermeņiem, nav tikai viens. Es esmu pati visbiežāk atradusi uz bērza, bet arī uz lazdām, uz alkšņiem un daudziem citiem lapukokiem, un pat šur tur ir minēts arī uz skujkokiem. Skujkokiem es neesmu atradusi, bet vairāk tomēr uz tiem lapukokiem. Šī ir viena no tām sēnēm, kas ir indīga, un par to es laikam nākamajā kadrā drusciņu pieminēju. Lūk, un par to indīgumu šī piepe satura poliporiku acidi, es nezinu, kā to pareizi tulkos latviešu valodā, varētu būt poliporu skābe. Dažiem augķermeņiem pat 40% no svara ir šī te skābe. Un raksta, ka tā bojā nervu sistēmu, aknas un nieras, un ja šo piepi apēd, tad ir vēdera problēmas, miglaina redze, zūd koordinācija un ar laiku tiek bojāta aknu funkcija un tāda redzama pazīme ir purpura krāsas urīns. Es izlasīju, ka ir saindēšanās gadījumi 80. gados bijuši kaut kur Eiropā un ka arī 2000. gados ir šāds gadījums bijis, bet cilvēkiem par laimi pēc šīs sēnes apēšanas apmēram pēc nedēļas visas sliktās pazīmes pazūd un cilvēki tomēr izveseļojas. Augšējā attēlā jūs redzat piepes apakšpusi, un ka tai uzpilina kālija KOH. Man ir asistenti, kas man šobrīd novirza uzmanību, drusciņi piedodiet. Un tad, kad uzpilina šo kālija sārmu, tad piepe paliek skaisti purpura krāsā. Tā droši vien kā tas urīns tiem, kas viņu apēduši. Un tā kā mans hobijs ir krāsošana ar sēnēm, tad apmēram tādu krāsu var iegūt arī krāsojot ar šo sēni. Jā, bet es kādreiz vienā populāra zinātniskā izdevumā uzrakstīju, ka Latvijā neviena piepe nav indīga, un šo teikumu ļoti daudz kur turpina citēt, un vispār viņš parādās šur un tur, bet ziniet, ka viena indīga piepe tomēr ir. Nākamo kadru. Pirms par atradnēm runāt par līdzīgajām sugām man gandrīz ir grūti pateikt. Man šķiet, ka viņi ir grūtāk atrast nekā sajaukt ar kaut ko. Jo piepi ir samērā neievērojami, ļoti bieži aug uz zemē nokritušiem zariem, un tāpēc tā meklēšana tur ir īpaši jāpiedomā.
lai viņi atrastu. Un tie, kas ir ēduši, esot sajaukuši ar akneni. Ar akneni, manuprāt, sajaukt ir diezgan grūti. Jā. Bet, nu tā cilvēkiem laikam tas esot izdevies. Izplatīta viņa ir, nu kā redzat, pēc Latvijas kartas, manuprāt, varētu teikt izplatīta tur, kur mikologi viņi ir meklējuši, vai kādi cilvēki, kas šo sēni pazīst. Un tāpēc tā karta ir visai tāda pašvaka, bet vajadzētu būt atradnēm daudz vairāk, es domāju, tikai ir jāmeklē. Tur, kur viņi aug, viņi turpina augt vairāk kārt pa sezonu. Un tā kā es esmu ieinteresētai dzīves krasošanai vākt, tad es esmu speciāli šo vietu apmeklējusi vairākas reizes. Pagaidi, Melāna, labi? Pagaidi, Kristīna. Un vairākas reizes sezonā arī vākusi ražu, kamēr vien izbeidzās tas substrāts, uz kā piepi aug. Un tas bija turpat aiz Babītas rododendra draudzētājs, man viena tāda mīļa vieta, uz kuras regulāri brauc, kur šī piepi auga. Tagad tā vieta ir izbeigusies, bet nu, jāmeklē citas. Nu tā, laikam tas bija tas, ko es par viņu gribēju pastāstīt. Tā, zaļā mušmire. Nu, es domāju, ka šai publikai laikam zaļā mušmire nav nekāds jaunums, ja visi noteikti ir atraduši, pazīst un ne ar ko nejauc. Nu, tā krāsa jau cepurītei ir diezgan tāda raksturīga, jo, piemēram, tas ainaturālists pazina manu zaļo mušmiru, kuru es speciāli nofotografēju cepurīt no augšas sliktā apgaismojumā un vēl miglainu bildi, bet vienalga nekļūdīgi pateica, pat ainaturālists pateica, ka tā ir zaļā mušmira. Nu, gadās tomēr, ka cilvēki jauc un ir pat bijuši te mums saindēšanās gadījumi, nu, tas ir tāpēc, ka nepaskatās uz pazīmēm, ja? Tādu nogriezt vienkārši tādu cepurīti, gredzens nokritis, tās raksturīgās plēksnītes, ja, tā kā sarkanai mušmirei. Nu, tikpat kā nav, ļoti reti, reizēm tikai kaut kādas plēksnītes no virsmas, un tāpēc, nu, te varbūt ir jāpiedomā pie tā, kā tās plēksnes vispār rodās, ja. Tas ir vispārējā plīvura atliekas un vispārējām plīvuram pārplīstot, uz virsmas paliek plēksnītes un apakšā pie kātiņa pamatnes ir maksts. Un tām mušmirēm, kam ir ļoti liela un tāda maisveida maksts, tām arī tur vienkārši nav kam palikt uz tās cepurītes virsmas. Nu, gadās, ka tur kādas atsevišķas, bet arī nebūs tādi mazie punktiņi, ja, tad būs tādas tiešām tādi lielāki lēveri. Nu, lapiņas, protams, baltas, jā, nu, kā visām mušmirēm. Jā, gredzens, tas tāds diezgan nepatstāvīgs lielums viņai. Nu, par to garšu un smaržu es neesmu garšojusi, jā. Bet es ticu literatūrai, ja, nu, to medus smaržu, nu, cik smaržu es varbūt arī to tā paostot neizjūtu, bet nu, katrā ziņā smaržu ļoti patīkamu. Bet nav arī, nu, pietams, ja pagaršojot, pieliekot pie mēles mazu gabaliņu un izspļaujot, nu, nekāda saindēšanās nenotiks, bet šeit to nav vajadzības to darīt, jo tā nav pazīme, ja. Tur tas neko nemaina, ja, ka mēs pagaršosim. Tā, aug, jā, mežos parkos, ozola mikorizas sēne, nu, reizēm tas ozoliņš var būt arī diezgan maziņš un patālu, bet, nu, kaut kur tūmā tas ozols tomēr ir. Nu, interesanti tas, ka tiešām tādos vecos lauku parkos, un tajos vecajos lauku parkos nereti ir skolas. Es pat teiktu, ka diezgan bieži kādreiz bija skolas. Nu, nav tādu gadījumu dzirdēt, ka bērni būtu saindējušies ar zaļo mušmiri, jo patiesībā bērni ir daudzējādā ziņā gudrāki par pieaugušajiem, ja, un viņi tāpat vienkārši visādas svešas lietas mutē nebāž, ja, jo pamēģiniet tur arī mazam bērnam iebarot kaut ko, kādu jaunu ēdienu, ja, tur viss būs pa gaisu, ja, tā kā bērniem kaut kā tā piesardzība laikam ir lielāka, nu nav bijuši tādi gadījumi, ja, tiešām, kur. Bet jā, pieaugušo vidū ir bijuši. Un mums pat ir bijis, es jau tur daudziem esmu stāstījusi, ka mēs, nu, pie Baltkrievijas robežas tur ilgās sēņojām, nu, un vienam bērnam bija groziņā tā zaļā mušmira nogriezta. Bet labi, ka to, nu, tāds 7-gadīgs bērniņš.
Un mēs tur to grozu pāršķirojām, un visu, un tās sēnes tur tika pagatavotas, un tad, kad mēs jau bijām pēduši, tad mums radās jautājums, bet tur bija tikai cepurīti. Interesanti, kur palika zaļās mušmiras kātiņš. Bijām jau tādi, diezgan tomēr pārliecināti, it kā, ka tas kātiņš jau droši vien arī ir izmests, un tāpat, ka viņš tur nepalika. Bet tāda jocīga sajūta tomēr bija kaut kā tur pāris dienas kaut kā pie tām sajūtām piedomājām. Jā, jo, saindēšanās pazīmes ar zaļo mušmiru parādās vēlu, pat 2., 3. dienā, un tad jau ir diezgan grūti kaut ko darīt un izglābt, un tur ir smaga terapija, jā, tur aknas, nieres cieši, jā, ļoti grūti ir izglābt, bet, mums laba medicīna, labi toksikologi, jā, bet labāk nenonāk tik tālu. Un tālāk. Un te es atkal atkārtošos, jā, par tām pašām līdzīgajām, jā, tedziet, ola, pilnīga ola, jā, un ola pārgriezta, jā. Un tad ir vēl zaļā mušmira arī, tāda, kas tikko lien ārā, tur jau vairs neizskatās pēc zemestaukiem nemaz, jā. Un tad arī jau tāda veca, kam jau vairs arī tā krāsa nav tāda, jā, tā jau vairāk tā kā uz brūnu velk, uz zeltainu. Gredzens tāds, ka viņai, kamēr tas gredzens ir, viņš tāds diezgan paliels tāds, viņš ir ievots, tas ir drūsciņi tā kā zigzags uz kātiņa, tur var redzēt tajā vienā attēlā, un tā maksts, jā, tas tiešām tāpēc ir svarīgi tās sēnes negriezt. Jā, ir aizdomas vai nepazīstama sēne, kad izķeksēt ārā ar visu to kātiņa pamatni. Un tajā pašā pēdējā attēlā tur ir zaļā mušmira un zaļās mušmiras baltā varietāte. Balta zaļā mušmira. Arī tādas ir. Tālāk. Vēl līdzīgās sugas, jā, vienu reizi tikai mums pie Tebras ozola audzē ir atrasta čūskādas makstsēne. Gradzena viņai nav kā makstsēnēm, tā cepurītes krāsa ir līdzīga, mazliet. Jā, bet tur ir, pirmkārt, tā cepurītes rievotā maliņa jau viena pazīme, jā, un tomēr ir tās plīvura atliekas, tur ir diezgan daudz uz tās cepurītes. Un vēl vienkārši cilvēki nepazīdami zaļo mušmiri un tie, kas sēņo pa dāmu priedēm un uz tādiem mežiem, kur ozola augi vispār neiet, tie tā pilnā pārliecībā par zaļo mušmiru uzskata pālo mušmiru, jo tā ir tāda gaiša dzeltena, varbūt, ka kaut kas tur vēl reizēm uz tādu bāli zaļganu toni, un tad tā ir tautā bieži vien, zaļo mušmiru atradēm. Bālā mušmira vispār samērā nevainīga sēne, jā. Vai vāja indīga, vai pat vienkārši neēdama. Tā kā tā. Es pat nelieku blakām nekādas zaļās bērzlapas, jo man neliekās, ka vispār var bērzlapu ar mušmiru sajaukt. Nekādi. Tā, un ziņojumi, jā, ziņojumi arī, viņas ir visur kur, bet ziņojumi ir tur, kur tie mikologi staigā atkal kārtējo reizi, jā. Kā mēs redzam, tad Gaujas ieleja un vēl tur ap Rīgu, jā, Slītere, atskot mūsu iecienītākās vietas, jā. Tā, tālāk, kas tad par šo runā? Neviens? Diana? Jā, laikam bet man atkal asistenti nāk. Tā tad ļoti izteiksmīga bilde Dacēja, lai gan sēne tavā dzīves. Mīļie, man ir laikam jāiet, piedodiet. Labi, es arī varu pastāstīt. Jā. Jā, arī nav gluži mana cepurīša sēne, kaut gan viņai cepurīte it kā ir, un cepurīte tāda, neizteikta, un apakšā ir adatiņas, bet visvairāk un viņa vispamanāmākā ir tad, kad viņai izdalās tie sarkanie pilieniņi. Divas ir ļoti līdzīgas sugas, tur ir vēl vairākas, kas varētu būt līdzīgas, ja? Jo, tad, kad viņai tie pilieniņi nav, viņi tādi samērā neizteiksmīgi, un es domāju, ka tur ir tā daudz paiest garām, vispār neievērojot, ka tas vispār pie sēnēm pieder kaut kas tāds. Bet šeit arī ir stāsts. Droši vien, kad esmu jau stāstījusi, ja? Jau pirms, es tagad nepateikšu, pirms cik gadiem, Krievu Delfos parādās ieraksts. Atrasta pasaulē indīgākā sēne,
kā tur bija, pagad tas zops, kā tas jau vairs indīgais, asiņainais zops, jā. Līdz ko izdala tur ļoti indīgu sarkanu sulu, un līdz ko cilvēks nolaista, nokrīt zemē beigts pasaulē indīgākā sēne. Es, protams, uzreiz meklēju to avotu, no kurienes tas nāca. Es tur arī, protams, krieviski, kaut kur Krievijā raksta, ieliku tur Googlē atslēgas vārdus, tur par sarkaniem pilieniem un tā tālāk, un atradu, no kurienes tas ir, no kurienes kāds tur ir paķēris un pārtulkojis. Arī tāpat acīm redzot meklējis pēc tiem sarkanajiem pilieniņiem. Protams, kaut kāda galīgā muļķība lapa, ja? Es uzrakstu tur visu pretrakstu, es saku, tās muļķības un tā tālāk, man tur atraksta, izlabo, atvainojās un tā tālāk, nepārbaudīt informācija, kamēr es šito te visu daru, tikmēr to visu ir pārtulkojuši, pārpublicējuši latviešu Delfi, stāsts sākās no jauna, ja? Tā kā, sēna pilnīgi nevainīga, ja? Tāds putukrējums ar jāņodziņām apmēram, ja? Bet, protams, es domāju, tas ir arī tāds, ko visiem tiešām ir prieks atrast, ja? Šeit es neko klāt neliku, nezinu, kas tur te nākamajā kadrā ir. Tā, tas Daca pati laikam taisīja. Jā, te ir dažas, kas tās tādas tur ir tā. Var sakot, ir arī, šeit viņi ir bez tiem pilieniņiem, ja? Diezgan neizteiksmīgi tā varētu teikt, ja? Varbūt diezgan grūti pazīt, ja? Lai atšķirtu sugas, tad ir jāgaršo. Kas mums tās līdzīgās te? Līdzīgās. Ir arī vēl citas brūnzobes, oranžā brūnzobe, piemēram. Vispār brūnzobes, kā brūnzobes, baltzobes Latvijā ir ļoti maz pētītas, un tur vispār varētu vēl daudz ko interesantu atrast, ja pie tā piedomāta, un vienkārši kāds varētu viņam tā īpašāk pievērsties, ja? Jo es arī īpaši neesmu viņās iedziļinājusies, kā jau cepurīšu sēņu pētniece, ja, bet tur vispār varētu visu ko vēl interesanti atrast arī bez šīm sugām. Tā, tas laikam viss, ja. Izplatības karte. Es domāju, ka mums arī te ir diezgan varbūt jaukts ar to peka brūnzobi, vai vienmēr, tur tā ir garšojuši. Es domāju, ka to, kas pirmais nāk priekšā, to arī ir pieminējuši, ja. Tā kā iespējams, ka tur arī stipri vien, ka tur ir abas kopā. Paldies, Inita. Man varbūt jautājums, atgriezīšos pie priekšējā slaida, priekš pašas īsti, par oranžo, brūnzobi un rūzgano. Varbūt, kas ir tās tādas pazīmes, ko var noteikt? Oranža, bet es saku, es neesmu viņās ļoti iedziļinājusies. Es pat nezinu, cik es neesmu arī īpaši to oranžo nemeklējusi, neatradusi. Ja? Man liekas, ka drīzāk es esmu vairāk skatījusies uz tām, ko citi ir atraduši. Es neesmu viņai ļoti tām pievērsus uzmanību. Bet, krāsa atšķirās, varbūt, ka tur vēl kādas pazīmes bija, ja? Bet varbūt, Diana varbūt vairāk zināt. Jāpaskatās, vienkārši jāpalasa. Jā, bet, tā oranžā tā ir, ir mums viņa tagad sarkanajā grāmatā. Paši rakstījām sarkano grāmatu, paši mums spējām atcerēties, vai ir. Ir sarkanajā grāmatā. Jā, Diana. Es atgriezos, jā. Es tikai, šīs pār nav pēdējā versija, es vēl biju pāris bildes ielikusi, ja kas, Daci, varbūt tu jau biji vienkārši izslēgusi pirms es paspēju. Jā, un es vēl biju ielikusi bildi, kāda šī sēna izskatās vecumā, viņa viscauri brūna. Jo sākumā tā balta ar tiem pilieniņiem, pēc tam viņa ir balta tāda pufīga, un pēc tam viņa paliek brūna un pufīga. Un līdz ar to, man liekas, ar oranžo brūnzobi, tā līdzība diezgan nosacīta, tāpat kā citām brūnzobēm. Jo oranžai un arī zilganai zilganai tā zilganā krāsa, bet oranžai savukārt vairāk ir tās josliņas, un viņa ir tāda, nav tik pufīga. Bet vispār man ir sajūta, ka tur vēl varētu būt arī kādas citas sugas vēl apakšā, un ka tās variācijas ir diezgan lielas. Es domāju, ka mēs ieliksim šajā jūlija izaicinājumā gan rūzgano brūnzobi, gan peku brūnzobi, jo viņas, saprotu, vizuāli ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tad aicināsim šoreiz pagaršot. Bet kā
kā pagaršot šo te brūnzobi. Viņa droši vien ir ļoti sīksta. Tad es pieļauju, ka viņi nevarēs tā kā nolaust. Viņa ir ļoti sīksta, un es viņu ieteiktu, nu, varbūt, ka ne visu griezt, bet no maliņas iegriezt, un tad šķiedriņu izplēst, jo viņi ļoti šķiedraini un viegli noplēst ar šķiedriņu. Teiksim, nogriezt tā kā kūkai tādu mazu trīsstūrīti, un viņš ļoti smuki izgriezīsies tādā veidā laukā. Pieliekam mēli un saprotam, ja ir ļoti, ļoti rūgts, tad tā būs spēka brūnzobe, jā? Nu, droši vien, ka tikai pielikt mēli diez vai pietiks. Es domāju, ka vajag gabaliņu tomēr paņemt pakošļaut un tā kā uz mēles galu. Mēģināt pataustīt ar mēles galu. Nu, labi, mēģināsim. Tā, paldies. Izskatās, ka mēs pabeidzām par sēnēm. Varbūt kādam ir jautājumi. Man neredzu nevienu jautājumu. Labi, varbūt vēl radīsies jautājumi, tikmēr es ātri nostāstīšu vēl vienu reizīti, kā mēs punktus skaitam. Tātad, lai ziņotu un iegūtu punktus un pretendētu uz balvām, jāiet Facebook grupā Latvijas mikologu biedrība un draugi. Un tur ir piesprausti izceltie ieraksti. Pie izceltajiem, tā, man te arī kaut kādi slaidi ir pazuduši. Aha, kaut kas ir sajaucies. Pie izceltajiem ierakstiem ir katra mēneša uzdevums, un tajā uzdevumā ir visas 9 sēnes, un zem katra nosaukuma ir links uz katras sēnes atradumu lapu. Tad atveram vaļā katrai sēnei paredzēto atradumu lapu, ieziņojam tur fotogrāfiju, datumu, kad ir atrasts, vēlams novads, kad pašvaldība, lai aptuveni mēs saprotam reģionu, un arī aicinām ielikt linku uz dabas datiem vai iNaturālistu, un par to mēs piešķiram vairāk punktus. Jo mūsu mērķis ir motivēt ziņot atradumus, lai mēs varam arī zinātnē izmantot, kur to pārklājumu redzēt, kur atrastas ir šīs sēnes. Tātad 1 punkts ir, ja vispār tiek noziņots, arī iepriekšējo mēnešu sēni, ja pie attiecīga atraduma ir paziņota, tad ir 1 punkts, ja ir atrasts tieši tajā mēnesī, bet nav hipersaites uz dabas datiem vai iNaturālis, tad ir 2 punkti, un 3 punkti ir vienalga, kurā mēnesī, bet ja tas ir noziņots dabas datos vai iNaturālis, tātad mēs piešķiram 3 punktus. Uz šo brīdi aktuālo punktu skaitu es vēl neesmu saskaitījusi. Punktu skaitīšanu atlikšu uz dragnākām, lietainākām dienām, bet tur joprojām punktu skaits aug, dalībnieku skaits aug, un tā cerams arī turpināsies. Tad mums ir arī sēņu mīklas. Nākamajā mēnesī mums būs jūnija un jūlija mīklas uztaisītas, vēl nav. Šobrīd ir aprīļa sēnes, marta sēnes, februāra un janvāra sēnes. Elementāri atrast ir jāiet internetā uz ej.uz, tad mēneša nosaukums, apakšsvītra un sēnes. Nu, lūk, paldies. Varbūt vēl kādam ir kāds jautājums, ko gribu uzdot tieši par šīm te jūlija izaicinājumu sēnēm. Laikam jautājumu nav. Tad paldies visiem, ka piedalāties, un tiksimies nākamā mēneša izaicinājumā.